Līdzīgi kā armēņi, piemēram, Dživans Gasparjāns lepojas ar savu nacionālo piederību, Daiga Štalberga lepojas ar savu piederību Latvijai. Taču, sekojot sirdsbalsī, kopš 90. gadu beigām viņa dzīvo un strādā Francijā. Viņa tekstilmākslas smalkumu savulaik ir apguvusi pie leģendārā gobelēnu mākslinieka Rudolfa Heimrāta. Viņai ir savs viedoklis par mākslinieku misiju un laikmetīgās mākslas kvalitāti. Pie tekstilmākslinieces Daigas Štalbergas Francijā ciemojās Līga Ozola. Daiga ar savu kungu Džalilī un kaķi Čiepiņu mūs laipni sagaidīja savā mājā vienā no Parīzes piepilsētām. Nelielo māju ieskauj dārs ar koptu mauriņu, kur Daiga uzņem viesus un svin Jāņus. Tad Vītolā tiek iekārts atmodas laikā austs Latvijas karogs un kurināts ugunskurs. Lai iepazīstinātu ar saviem darbiem, Daiga saulītē ceļ jaunākos un mīļākos. Kad es, piemēram, pļauju šo zālājiņu, tad vienkārši viņam paliek vienmēr tāds strīps, un es visu laiku domāju, šis tāds strīpains tepiķis, un tāds pilnīgs strīpains deķis, kā viņi gribas noaust. Nu, te viņš ieaudās iekšā. Daiga ir beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas tekstilmākslas nodaļu. Joprojām aktīvi auž, piedalās izstādēs un veido pasūtījumu darbus starptautiskai dizaina aģentūrai. Kad es viņās iesēdos pirmo reizi skolā, ka man patika. Man patīk tas process, ka tu katru diegu, ko tu audi iekšā, nākošo, sevišķi kaut kādas veidojas dažādas krāsas, vienkārši zem tiem pirkstiem uzreiz kaut kas dzimst. Nu, tur rodas, tur nenokait kā no kaut kādiem diegiem, kas atsevišķi nav nekas daudz, uzreiz rodas kaut kāda lieta, kaut kāds produkts. Ja? Kaut kāda savu veidu mazliet maģija, ka tu ar savām rokām patiesībā kaut ko var uztaisīt. Francija ir gobelēna zeme, bet latviešu gobelēns atšķirs ar tehnoloģiju, kad mākslinieks, sākot no dzīves krāsošanas, beidzot ar skices izstrādāšanu un aušanu, visu dara pats. Tajā ir dvēsele, kas paredz radīšanu aušanas procesā. Tā ir Heimrāta skola un lietišķās skolas bāze radīt praktiskas lietas. Labāk ir laba amatniecība nekā slikta māksla, ja, jo, man liekas, tiešām sliktas mākslas paraugi mums netrūks šodien. Bet jebkurš gobelēns un arī jebkurš tekstils, kurš mājā tiek ienests, viņš ir silts, un tas ir kaut kas tāds, kas sadzīvo kopā ar telpu. Viņš top ilgi, un gribētos, lai viņš arī dzīvo ilgi ar tiem cilvēkiem, ja viņi iegādājas. Ja. Un tad, protams, ka gribas tur likt iekšā kaut kāds, man vismaz vienmēr gribējās likt iekšā kaut kādas pozitīvas emocijas, kaut ko tādu, kas harmonizē. Ja. Un vispār tā sajūta, ka tā mākslinieka misija, nu, viņa ir ietekmēt cilvēka dvēseli. Mēs esam kaut kādi cilvēka dvēseli ārsti. Jebkuru to lietu, ko mēs izstādē, kurai ir skaists apraksts blakus, un kā es vienmēr saku tiem cilvēkiem, man liekas, varbūt vairāk vajadzētu nodarboties ar rakstniecību, kas ļoti skaists koncepts, protams, uztaisīt. Ja? Bet nu, man piemēram prasās, lai man tas darbs uzrunā. Ja man tas darbs neuzrunā, man tas koncepts ir dziļi vienaldzīgs. Ja? Es tomēr meklēju šo produktu, vienalga, kas tas būtu, un man negribas, lai šie televizori izstāžu zālēs, lai viņi iznīcina pamatu mākslas. Protams, glezniecībai šodien ir jāizskatās savādākai, nekā viņi izskatās gadsimtu atpakaļ. Visas tās lietas, kas pēc izstādes, kā es esmu arī ar saviem draugiem smējusies, ja viņas noliek pie miskastes un neviens pat viņā virsū neskatās, ja? Nu, vai tā ir māksla? Ja?